Sveikiņi! Man jums tāds jautājums, kā jūs domājat, vai organisms var pats atjaunoties? Es tagad varu teikt ar pārliecību, ka tas ir iespējams, jo vakar pārliecinājos par to arī dokumentāli. Tas ir saistībā ar manu māsu. Esmu ļoti priecīga, gandarīta par viņas rezultātu, jo viņa vakar bija uz kolonoskopiju, un viņas zarnas ir pilnīgi veselas, kaut viņa slimo no 17. gada ar čūlaino kolītu. Katru pavasari cieta no asiņošanām, pāsinājumiem, mocījās ar vēdera pūšanos, ar caurējām, ar dažādām gramošanas problēmām. Bet redzot manu rezultātu, kad sāku attīrīt savu organismu un iedevu organismam resursu atjaunoties, viņa noticēja, pieņēma to. Galvenais ir pašam pieņemt to lēmumu, ka tu gribi kaut ko mainīt, ka tev vairs neapmierina tāda dzīve, ieklausīties pašam savā ķermenī, jo visas slimības ir signāls tam, kad ķermenis vairs netiek galā, kad viņam vairs nav resursa. Un pateicoties šim, māsa piekrita iet organismu attīrīšanu ar visiem soļiem pēc kārtas, un tas ir rezultējies ar fantastisku rezultātu, par ko viņa pati ir priecīga, pārsteigta, un ka vispār kaut kas tāds ir iespējams. Tā kā, ja tu gribi vairāk zināt, kā atdabūt savu ķermeni resursā, kā atbrīvoties no noguruma, no dažādām vēdera problēmām, droši man raksti, sazināšos un risināsim tavu problēmu kopā. Jā, un es apsolu, kad noteikti ar māsu vai nu iziesim laiviņā, vai iefilmēsim video par viņas rezultātu. Tas ir tiešām fantastisks un aprīlis vērts. Tā kā sekojiet, māsai vienkārši ir tagad tas viss jāsagremo un jāsaliek pa plauktiņiem. Un noteikti, kad viņa piekritīs, jo šis ir jādzird noteikti visiem cilvēkiem, sevišķi tiem, kam ir problēmas ar zarnu traktu, dažādās izpausmēs, nav jābūt tikai čūlainam kolītam, ka ir risinājums, kad var sev palīdzēt, tikai ja to vēlies tu pats, jo tam lēmumam ir jānāk no tevis, un tev pašam ir jāsaprot, ka cits neviens tev nepalīdzēs, ka tas ir jāņem tev savās rokās un jāsāk ar savu ķermeni sadarboties. Un tad ķermenis arī tev atbildēs, un tu redzēsi, kad viss var mainīties. Jā, un šogad šis ir pirmais pavasaris, kad māsai nav šo sāsinājumu. Zarniņas ir mierīgas. Un, ja kas nezina, kas ir čūlainais kolīts, tad tā ir autoimūnā saslimšana, kur zarnās veidojās čūlas, asiņojošas čūlas. Ļoti nepatīkama saslimšana. Bet to var risināt un var savam ķermenim palīdzēt.